Šogad jau 21. reizi dažādās Latvijas vietās tiek rīkots ceļu satiksmes drošības direkcijas konkurss jaunajiem un topošajiem velosipēdistiem jauno satiksmes dalībnieku fórums. Viens no sacensību posmiem notika arī Preiļos. Mēs esam no Pelēčiem. Kāpēc izdomājat, ka jāpiedalās? Lai būtu interesantāk. Bieži sanāk velosipēdu braukt? Jā. Kur tu brauc? Es līdz ceļam uz skolu. Un kā ir, ka brauc ievēro ceļu satiksmes noteikumus? Dažreiz. Dažreiz nē, jā? Jā. Bet vispār jau jāievēro. Jā. Kā liekas, kā šodien veiksies? Nezinu. Varbūt paspīdēs veiksmi. Jā. Pagājušo gadu gāpīja? Otrā vieta. Otrā vieta. Nu nav slikti. Tas šogad gribētu droši vien vēl labāk, vai ne? Jā. Visās kārtās sacensību dalībniekiem pārbauda teorētiskās zināšanas par ceļa satiksmes noteikumiem un satiksmes drošību. Jāprot sniegt pirmā medicīniskā palīdzība, jāpārzina velosipēda uzbūve, kā arī jāveic praktiskā braukšana. Lai gan ar velosipēdu ikdienā sacensību dalībnieki brauc regulāri, tomēr šķēršļu josla viņus nedaudz uztrauc. Es neuztraucos par to, ka es varu nobraukt kārtīgi, bet dažreiz arī ir bail. Kad nebarājusi nobraukšu, vēl kaut kas būs. Ja tur tie dažādi šķēršļi jāizbrauc, vai ne? Nav nemaz tik vienkārši. Jā, citreiz bail paliek kāda. Un tad tā stūri pakustās un uzbrauc kaut kam virsū. Un uzreiz punkti nost. Arī ir bail, ka, piemēram, pārbraukšu, tad kaut ko nepareizi vai nobremzēšu kaut kur nepareizi, un tad pēkšņi viss apgāžas un punkti nost. Un tad ir nepatīkami. Bet neuztraucos es par to, ka es tā uzticos, ka es tā pāriešu to trasi. Un ka viss būs kārtībā. Jā. Šajās sacensībās kopumā piedalījās 10 komandas no Preiļiem, Riebiņiem, Vārkavas un Aglonas. Viena komanda no katra posma dosies uz Latvijas finālu, kas notiks atpūtas bāzē Ronīša jūnijas sākumā. Kopumā noteikti jāatzīst, ka es esmu pozitīvi pārsteigts par to, kāds ir tas līmenis vispārējais. Gan braukšanā, gan zināšanās. Un līdz šim, kā saka, ņemot vērā braucēju vecumu, un, ja es padomātu, cik daudz es par to zināju vai pratu vai varēju šajā vecumā, tad jāatzīst, ka viņi pagaidām absolūtais vairākums mani pārspēja. Noteikti. Tā kā ir redzams, ka tam ir efekts, ir redzams, ka tas rezultāts ir. Galvenais sacensību mērķis, lai jaunie velosipēdisti zinātu satiksmes noteikumus uz ceļa, būtu uzmanīgi un spētu ātri reaģēt. Jo zinošāks jaunais braucējs, jo visiem satiksmes dalībniekiem tas ir iegūms.